Savs iedvesmotājs, tu esi minējis tāds mākslinieks kā Michael Jackson, Stevie Wonder, D'Angelo, Christina Aguilera, Beyoncé Knowles, Alicia Keys, James Brown, Mary J. Blige, Mūzika Soulchild, Erika Badu un Joss Stone. Bet kurš no viņiem tomēr bija pirmais? Pirmais. Tas ir tā ļoti grūti pateikt īstenībā, jo es vienmēr viņu sadalu tā kā vīrieši un sievietes. Kurš bija pirmais vīrietis, kurš bija pirmā sieviete? Laikam vislielākais inspiration, pirmais tā bija laikam Christina Aguilera, ko es sāku klausīties 2006. gadā. Un es vienkārši iemīlējos tajā albumā, tajā gadā tas bija Back to Basics albums. Un kāpēc man viņš ļoti patika, tāpēc, ka tur bija saglabāt tas old school sound, jo to albumu producēja DJ Premiers, un viņš ir slavens ar savu to tādu Jay-Z sound. Un tāpēc man šausmīgi patīk soul mūzika, tāpēc es arī sāku klausīties un ļoti iedvesmojos no tā. Tā laikam viņa bija pirmā, un jā, no vīriešiem tad man liekas, Michael Jacksons vai James Brown, es pat īsti nezinu. Savā Twitter accountā @TheLeoFofficial tur raksti Even that I love all kinds of music, but R&B and soul will always be first in my list. Kas ir tas, kas tevi kā mākslinieks saistas tieši šajos žanros? Laikam tas veseliskums, ja tā var pateikt, tās īstās emocijas, ko var tur saklausīt. Un R&B soul mūzika ir ļoti iespaidota no gospel mūzikas. Tas ir tā kā to be continued. Un arī es sāku klausīties daudz gospel mūzikas, un kas, man liekas, ka gospel mūzika ir vienīgais muzikālais stils, pēc kura noklausīšanas man vienkārši, es nezinu, kas ar mani notiek, man sirds visu laiku trīc un skudriņas skrien, un es nezinu, nevienā stilā es tik to neizjūtu, to nevar tā paskaidrot, tas vienkārši ir tā. Tu esi piedalīsies Stevie Wonder, Beyoncé un Jamiroquai live tribute projektos, un dažas no šiem priekšnesumiem iespējams noskatīties arī YouTube vietnē. Iepazīstina lūdzu Coffee & TV un Dēl studijas skatītājs ar savu lielisko pavadošo sastāvu. Es zinu, ka tur ir Ronalds no Cult, bet tur ir vēl. Man nav tādas kaut kādas konkrētas grupas, ko es visu laiku spēlēju. Es vienkārši cenšos spēlēt ar labiem mūziķiem, un katrā reizē viņi ir dažādi, bet jā, to ņemt tā atsevišķi, piemēram, tribute Beyoncé, ko mēs taisījām Artelī. Kopā tur bija 7 mūziķi, 3 no tiem bija pūtēji, ģitāra, bass, bungas un klavieris. Mēs pārsvarā spēlējām tieši to tribute, mēs taisījām ar mūsu skolas mūziķiem, jo es mācos Jāzupveņa Rīgas mūzikas vidusskola džeza nodaļa, un tāpēc mēs izdomājam, ka mēs labāk paņemsim savējos un uztaisīsim to kā mūsējo projektu. Tavs dzīves kredo ir, man nekas nav nesasniedzams, citiem vārdiem sakot, viss ir iespējams, un vairāk no tavu mūža masterplānu punktiem jau ir izpildīti, un viens no tādiem noteikti ir jau tevis pieminētās mācības Jāzupveņa Rīgas mūzikas vidusskolas džeza nodaļā. Kura no jau izpildītajiem punktiem vēl ir minēma, un kāds ir galvenais mērķis? Galvenais mērķis dzīvē? Tavas kā skatuves mākslinieces. Man galvenais mērķis ir iedvesmot cilvēkus. Tas ir tiešām galvenais. Protams, visi domā, ka tu sāksi nodarboties ar mūziku, tev jāpelna, jā, tas ir tās. Bet man galvenais mērķis ir tiešām iedvesmot cilvēkus tā, kā, piemēram, man iedvesmo mani Elki, Michael Jackson vai Beyoncé vai D'Angelo un tie visi pārējie. Jo tas tādas sajūtas, ko viņi dod, ir kaut kas cits. Un tas ir wonderful. Tāpēc man tiešām ir tas mērķis iedvesmot cilvēkus. Tu esi pagūs uzstāties arī ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, Londonas Troy Bar Open Mic vakarā. Izstāst lūdzu par šo performanci un lokālo bandu, jeb grupu, kuru tu pat izteicies, tā banda is Killing. Un kopā ar šiem profesionāļiem tu prezentēji sevi caur Erika Badu repertuāru. Kas tā ir pa vietu, kā tu tur nokļuvi? Un vai tā bija viena reize vai ir bijuši vēl? Tā ir tāda vieta, kā Es biju pirmā reize tādā vietā, viņa ir tik crazy, salīdzinoši, kas notiek te, jo viņa ir pārpildīta ar tām visām emocijām, ar to visu enerģiju, kas tur notiek, jo tas ir viens no labākajiem open mic un vispār džeza klubiem. Un arī tur fusion, visu kaut kādas stilus tu spēlē, tad pārsvarā tajā jomā.
Un mans labs draugs, viņš iepazīstināja mani ar vienu no labākajiem mūziķiem, tur ar ģitāristu. Un viņš iepazīstināja, viņš gribēja, lai man parādītu to visu muzikālo dzīvi Londonā. Viņam ir vārds tam ģitāristam? Jā, Robin Aristarenes. Un mēs tikāmies un mēs aizgājām uz to Troy baru. Un to vietu vienkārši nevar tā aprakstīt. Man bija tāds, piemēram, nonākot Londonā, man bija kultūras šoks, bet tur man bija tiešām tāds kaut kāds muzikālais šoks. Jo tāda, ka cilvēki tevi, kā viņi tev aplauda, kā viņi tev dzied līdzi, kā viņi tev tāds support, ko es nekādu neesmu biju kaut ko tādu sajūtu, piemēram, uzstājoties Latvijā vai kaut kur citur. Pirmā reizē, kad es biju Londonā, es vienkārši aizgāju tur uz tiem open miciem un paskatījos, bet man nebija, es nepaspēju pierakstīties, jo viss bija pilns. Tur pārsvarā ne tikai vokalistis, bet arī tur reperi, kaut kādi MC vai beatbox vai vienkārši ar kaut kādu savu story poēmām uzstājās. Tā ļoti radoša tāda vieta, un otrā reize, kad es atbraucu, jā, es paspēju pierakstīties un arī noblēzēju, kas būtu dziesmu. I Want You un Honey, tāds miks tur bija. Un, jā, tā kā viņi man dziedāja līdzi un tā kā viņi man tiešām atbalstīja, nekāda man nebija neviena cita koncerta Latvijā. To nevar pilnīgi salīdzināt. Un tas bija ļoti patīkami. Pēc tādas uzstāšanas es biju tik pārpildīta ar to iedvesmu un ar tām visām emocijām. Es drīz arī braukšu uz Londonu un pirmais destination man tur būs tieši. Ļoti labi. Tava dzimtā valoda, cik es saprotu, ir krievu valoda. Jā. Un pastāv tāds viedoklis, man vēl nesen tieši bija viens koncerts, kur uzstājās krievu mākslinieki, un mēs pēc koncerta viņi paši runāja par to, ka respektīvi patiesākais un pilnvērtīgākais dziedātājs ir tieši tad, kad viņš izpaužos savā senču valodā. Es vienkārši gribu zināt tavu komentāru par to. Ja tā godīgi pateikt, tad katram ir savs uzskats par to. Es tā neuzskatu, jo, piemēram, es rakstu dziesmas tikai angliski un es varu domāt tieši sākā sarakstīt to dziesmu. Jo es krievu mūziku principā neklausos gan arī latviešu mūziku. Es vienkārši kā jau sāku klausīties to visu R&B soul mūziku, tad arī man tā aizgāja. Man grūti spriest, es nezinu, katram ir savs, bet man tikai angliski. Paldies. Savā oficiālajā MySpace.com mājaslapā, kas ir /sweetadally presently, tu esi minējis to, ka pagaidām apzināti iebremzē ar featuringiem, jo izjūt milzīgu radošumu pacēlumu tieši kā solo artists. Un tomēr ar kuru no mūsu vokālistiem vai vokālistēm tu gribētu, piemēram, ierakstīt duetu? No Latvijas? Jā. Vajag padomāt. Es domāju, ka es atkal atgriezīšos pie savā R&B soul lauciņa. Jā, un ir viena dziedātāja, ko es ļoti cienu, viena man mīļākā ir no Latvijas māksliniekiem, tā ir Žana Blagaviešinska, un viņai ir tajā visā R&B mūzikā, un man liekas, kā ar viņu. Es tiešām gribētu kaut ko uztaisīt. Kā tu iepazinies ar tavu studijas džekiem? Es iepazinos tā, ka es ierakstījos ar vienu no reperiem, mums bija featurings, un es arī iepazinos ar Domino, un viņš pēc tam jau piedāvāja, ka ir tāds viens projekts, kurā tu varētu piedalīties. Un tā arī mēs kaut kā nonācām pie visas šitas idejas, klausījām beatus un izvēlējāmies. Tu zināji kaut ko pirms tam par Dove studiju? Jā, es zināju. Man liekas, ka tieši Dove studija ir diezgan potenciāli cilvēki un Latvian future mūzikas ziņā. Šī gada 2012. gada 20. septembrī notika iepriekš minētā singla video filmēšana. Izstāsti lūdzu, kas ir tas vēstījums, ko tu vēlēsi nodot saviem klausītājiem savu šo kompozīciju un kā tas atspoguļosies klipā? Mēs izvēlējāmies, ka mēs filmēsim to nakts ielās, jo es vienmēr gribēju to urban sajūtu uz ielām, jo man vienmēr patika nakts pilsēta. Viņa ļoti iedvesmojošā. Tā dziesma saucās You Will Be. Pirmā reizē, kad es noklausījos beatu, man nebija nekādas idejas, par ko ir jāraksta. Bet kaut kā es sāku domāt, censties filozofēt un nonācu pie tādas domas, ka vienkārši tajā dziesmā
tur nav tik konkrēti par kaut ko, bet galvenā tā ideja, ka vienkārši vajag ticēt savam sapņiem un no matter what people are saying, tādā gaitā, ka vienmēr esi true to who you are. Un tā. Labi. Pirms šī singla tu arī esi padzīvojusies tomēr pa studijām, ir pāris gabali dzirdam tavā oficiālā mājaslapā un draugiem LV tavā profilā, bet varbūt kas bija tas, kas tev pārsteidz sadarbojoties tieši ar Leju un Domino? Pārsteidza. Es varu pateikt, ka viņām ir pilnīgi cits skanējums nekā citiem beatmakeriem un producentiem Latvijā. Viņam ir kaut kas savs un, kā jau viņi pateica, ka viņi cenšas kaut kādu savu to stilu veidot, kaut ko citu, nevis kārtējais mainstreams.